Vai tu zini, kas notiek Rīgas Zepnekalna vidusskolā? Katrs koks apkārt ir svarīga daļa no mūsu zemes. Koki ražo skābekli, ar ko mēs elpojam. Koki veido ēnu, kurā slēpjamies karstās dienās. Koki ir putnu un mazu dzīvnieku mājas, līdz katrs mūsu izveidītais koks izdēļo ne tikai mūsu skolas apkārtni, bet visu mūsu zemi padara zaļāku un veselīgāku. Katru gadu dodamies talkās uzkopjot skolai piederošo teritoriju, protams, stādīt arī puķes. Tā pagājušā gada pavasarī skolas iekšpagalmā tapa urbānais dārzs, kas septembrī priecēja mūsu acis un sirdis. Mēs, protams, arī šķirot atkritumus. Pie skolas ēkas izvietotas ir atkritumu šķirošanas konteineri. Vieta ir arī makultātūrai. Skolotāji, vai esi pamanījis depozītu kastes mūsu skolā? To krāsainību un spilgstums piesaista ikvienu uzmanību. Tās apgleznoja mūsu skolāni. Depozītu kastē ik viens var iemest tukšo pudeli. Arī tā mēs rūpējamies par vides saglabāšanu. Mums katram līdzi ir ūdens pudele, lai lieki nepirktu vienreizējamās plastmasas pudeles. Lai stundu laikā mēs justos labi, telpas tiek veidinātas vismaz 4 reizes dienā. Atvērtie logi apliecina, ka klāt ir starpbrīži un dzirdamas mūsu jautrās čalas. Mēs, protams, taupīt arī elektroenerģiju. Tās ir gan elektroefektīvas spulģes, ruduķu ziemas tukšajos rītos un pēcpusdienās, gan lieki elektroenerģiju neizmantojam dienas laikā. Labāk atveram žalūzijas un klasē ielaisam saules starus. Mēs katrs varam ievērot noteiktus ieradumus. Veselīgi ēst, neizmest ēdienu. Tas ir tik vienkārši un reizē taupām un zaļi domājam. Vecāko klasu skolēni un arī daži skolotāji pārvietojas ar velospēdiem. Daudzi uz skolu no skolas ceļu mēro kājām. Mēs zinām, jo mazāk patērē degvielu, jo vieglāk mums ir un būs elpot, jo cilvēks ir aktīvāks un veselīgāks. Pastaigas vai brauciens svaigā gaisā mums palīdz pamosties un iedarbināt smadzenes no rīta. Un, protams, netiek rādīti sastrēgumi. Ir dienas, kad neapzināti sarīkojam silto džemperu dienas. Nē, skolā nav augsti. Esam siltāk saģērbušies un ierobežojam siltumenerģijas patēriņu silto džemperīšu dienās. Mūsu skolotāji parūpējas, lai tādās mācību stundās kā dizains un tehnoloģijas jaunu darbiņu tapšanā izmantot lietotu drēbju gabalus un citus materiālus, kā arī vizuālās mākslas stundās. Mēs dzīvojam tehnoloģiju pasaulē, esam taupīgi un aizvien vairāk skolotāju kopē materiālus daudzos eksemplāros, bet gan sarežģītākas un interesantākas tēmas apgūstam ar digitālo rīku palīdzību. Jā, par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu jaunas zinības un prasmes gūstam mācību stundās. Pie mums ciemos nāk arī lektori. Apmeklējam uzņēmumus. Reti, kura klase nav pabijusi poligonā Getliņa. Tur redzējusi atkritumu kalnus un atkritumu pārstrādes mašīnas. Ielūkojusies tā saucamajās gudrijās siltumnīcās. Audzē gurķus un tomātus. Jaunas zinības ejam gūt uz dabas muzeju. Piedalāmies zaļās jostas konkursā par tīru vidi, vācot baterijas. Par vides jautājumiem neviena rakstām norakstus, pildām testus, bet arī zīmējam un glaznojam. Arī paši skolā audzējam tomātu, gurķu un citu dārzeņu un ziedu stādus, īpaši jaunāko klasu skolēni. Mūsu skolas lepnums ir ekopulciņš, kura dalībnieki izmantojot izlietotās spieda pakas, nepērkot zemi stādiem, bet gan to paņemot no skolas komposta kaugļas, kā arī netērējot elektrību, bet gan tikai saules gaismu audzē stādus. Savukārt no otrais lietojumiem materiāliem roku dvieļu, vīduču, tējas lapiņām, valriekstu čaulām, saldējumu kokiņiem, to putnu parotavis no dabas materiāliem,
kā kartona, bērzetās, jāētiem bērziņiem, kas palikuši pāri no valkas sagatavas. Veidojam mājvieta putņiņiem, putu būrīšus. Tāda ir ekoskolas burvība. Ievākīt mīlestību pret dabu, veidojot harmoniju un izpratni. Mūsu skola ir krūmu, koku un ziedru ieskauta. Mums līdzās ir Zibneka kalna mežs. Tiesa gan tagad tas attālinās no mums, jo ir sākušies lielie Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi. Būs vairāk mašīnu un trokšņu. Taču mēs turpināsim rūpēties par dabu. Jo arī maziem darbiem mēs varam padarīt mūsu apkārtnes sakoptāku un skaistāku. Uzlabosim klimatu un veidosim Latviju zaļāku. Jo mūsu pašu rokās ir mūsu nākotne.